Vēl viens konkrēts piemērs, par ko mēs vēlamies dzirdēt viedokli par neapliekamo minimumu. Tātad 550 eiro un vēlāk tā vienādošana visās algu grupās, nevis diferencētais, kā tas ir bijis līdz šim. Protams, tā ir viena no lielākām kļūdām, kas ir bijusi iepriekšējā nodokļu reformā, saucamajā, un tas maksā tikai 500 miljārdu. Tas maksā 500 miljārdu, un valstī patreizējā situācijā šo 500 miljārdu nav iespējams nekur iegūt. Kā ceļot tikai nodokļus citus, piemēram, tiem darbiniekiem, kuri pelna vairāk. Ja, tātad mēs ceram uz ekonomisko izrāvienu. Ekonomiskais izrāviens nav iespējams bez IT jomas, bez finanšu jomas, bez high-tech jomām, un tur darbinieki pelna vairāk. Jā, šeit ir divi momenti, kam es vēlos pievērst uzmanību. Pirmkārt, tas, ko viņš pateica, kur bija kļūda, lielākā kļūda, kuras dēļ mums tagad ir 500 miljārdu iztrūkums budžetā. Un otrs ir, ka šo progresivitāti nevar piemērot lielām algām, jo ir IT speciālisti lielām algām. Un tikai tāpēc mēs nedrīkstam viņus aiztikt. Vispār nevienu nedrīkst aiztikt, arī Reiru. Viņš ir zem IT speciālistiem paslēpies, jo mēs ceram uz ekonomisko izrāvienu. Atceramies, kas te tās bija pa kļūdām, kuras ir pieļāvuši iepriekšējie kaut kādi cilvēki. Es domāju, ka tur jau ir, tāds termins jau ir jāievieš. Atceramies, Ašrādens teica par Rail Baltica, kaut kādi cilvēki sadārdzinājuši Rail Baltica projektu. Man tik ļoti iepatikās tie kaut kādi cilvēki, ka, manuprāt, arī šeit Reirs visticamāk atsaucās uz kaut kādiem cilvēkiem, kuri kaut kādi plānojot šo te nodokļu reformu iepriekšējo, ir pieļāvuši milzīgas kļūdas. Mēs nezinām, kas viņi bija. Jā, bet dīvaini ir tas, ka viņi saka kaut kādu, bet kur viņi paši bija tajā momentā? Jautājums ir precīzi. Jānis Reirs, kur tad viņš bija? Tātad viņš bija finanšu ministrs. Divos piegājienos viņš bija finanšu ministrs. Tad ir jautājums. 22. gada 14. decembris. Ja? Tad ir jautājums, kas bija tie cilvēki, kuri pieļāva šīs te kļūdas, kuru dēļ mums tagad visiem ar jums ir jābaidās no nodokļu reformas.